Jūs atrodaties Meņģeļos, kurā 18. un 19. gadsimtā ir dzīvojusi Jurjānu ģimene. Tēvam Andrievam un mammai Anužai bija 9 bērni, no kuriem 4 dēli vēlāk kļuva par ievērojamiem mūziķiem. Un 3 no šiem dēliem bija arī komponisti, daudz tautas dziesmu apdaru veidotāji, dziesmu rakstītāji, arī diriģenti, bet visi 4 brāļi bija mežradznieki. Tad, kad viņi muzicējuši un snieguši koncertus Latvijas teritorijā, mazajos pagastiņos un baznīcās, tad dažs labs viņu talanta cienītājs pat esot mērojis ar kājām pat 100 kilometrus, lai dzirdētu, kā brāļus muzicē. Jā, jo tas ir bijis ļoti liels un ievērojams notikums. Šajās mājās pirmais, kurš ienāca no Jurjāniem, bija mūziķu vecais tēvs, kurš ienāca kā kalps, bet viņš apprecēja saimnieku meitu Madi, un viņiem piedzima 10 bērni, no kuriem vēlāk vecākais dēls Andrievs palika šeit Meņģeļos saimniekot. Pēc tam jāsaka, ka šīs mājas Jurjānu ģimene rentēja no barona, un tad, kad nomira brāļu tēvs, tad barons izlika šo ģimeni laukā no šīm mājām. Un tad pēc tam mājās ir mainījušies vairāk īpašnieki, ir dzīvojušas citas ģimenes līdz pat 90. gadam, kad šeit tika ierīkots muzejs kā veltījums brāļiem Jurjāniem. Pati ievērojamākā dziesma, kuru radījis Andrejs Jurjāns, ir Nevis slinkojot un pūstot. Šo dziesmu bija doma nomainīt kā Latvijas himnu. Jā. Tāda ļoti skaista un patriotiska dziesma. Tad pirmā ēka, kuru atjaunoja, bija tieši pirtiņa, un tas ir 1973. gads, kā veltījums dziesmu svētku 100-gadē. Un tad pamazām arī pārējās visas ēkas atjaunoja un izveidoja muzeju. 90. gadā atklāja šeit muzeju. Un jūs jau zinat, ka pirts latviešiem ir tikpat kā dievnams, un tāpēc arī laikam šī ēka bija pirmā, kuru atjaunoja. Un arī pateicoties šobrīd līderu projektam, esam arī veikuši atjaunošanas darbus, jo pirtiņa ar laiku bija nolietojusies un bija vajadzīgs remonts un tika nomainīts apakšējie guļbaļķi, uzbūvēts jauns akmens krāvums un atjaunotas arī lāvas un grīda. Pirtī ir dzimuši visi 9 Jurjānu bērni. Un tajā laikā, kad Jurjāna Andrejs esot nācis pasaulē, tad visa Jurjānu ģimene esot dzīvojis pirtiņā. Jo dzīvojamā māja nodega, un kamēr tēvs esot uzcēlis jaunu māju, tikmēr ģimene kādus 2 gadus dzīvojusi pirtiņā. Iedomājieties, kad 6 vai 7 cilvēki mazā telpā un 2 gadus. Turklāt, tad, kad kurina, tad pirtī atrasties iekšā nevar, jo dūmi ir ļoti kaitīgi. Un tad pēc tam, kad izkurina, tad jau ir silts un labi. Pirtiņa ir arī reāli lietojama, jo tas nav tikai kā apskates objekts, bet šis ir arī kā papildus pakalpojums muzejam. Un cilvēki piesakās un brauc arī pie mums pērties. Mēs pirti izkurinam, kādas 5 stundas kurinam, tad oglītes izgrāvjam laukā un tad uzmetam uz akmeņiem ūdeni, pavēdinam drusciņu un tad var iet pirtiņā. Un šo pirtiņu ir iecienījuši daudzi pirts mīļotāji, tiešām tie, kas ir pirts mīļi un tie, kas prot novērtēt kārtīgu latvisku pirti. Un ļoti labi par šo pirtiņu ir izteicies arī Dainis Īvāns. Pašā pirmajā reizē, kad tika pēc līderu projekta atjaunot šī pirtiņa, tad arī viņš bija pirmais no viesiem, kurš bija šajā pirtiņā nopērties. Nu, un kāds bija viņa secinājums? Viņš saka, ka šī esot labākā pirts visā Latvijā, lai gan viņam pašam ir arī sava dūmu pirts. Pareizi latviski esot saukt šo par dūmu pirti, jo melnā pirts tas esot kā tulkojumā no krievu valodas, jā. Čorneja baņa. Jā, tā kā pareizi ir saukt par dūmu pirti. Mēs šobrīd atrodamies Sērgļos, Sērgļu novadā, pašā Aigļu centrā, gandrīz varētu teikt, un pie viesnīcas Sērgļi. Šī ir viesnīca Sērgļi. Piedāvājam apmešanos,
viesnīcas numuriņos labi iekārtotos, veidināšanas pakalpojums, semināru pakalpojums, sauna mums ir, pasteins, burbuļu vanna, tāda veida pakalpojums. No sākuma bija tā vajadzība, tā vēlme mums tā sakārtot to viesnīcas stāvlaukumu, un pateicoties mūsu jau iepriekšējai mazliet pieredzei un sadarbībai ar konsultantu kompāniju, kura faktiski mums arī tā kā ieteica, kad varētu šādu lietu izmantot. Bet no otrs bija arī tas, ka saistībā ar Madonas fondu vienkārši aizbraucām uz semināru, sapratām, ka mēs to tā kā varētu mūsu vajadzībām tas piedāvājums arī atbilst, un tāda tā sākotnējā iecer bija un gājiens, jā. Pašos pirmsākumos pēc viesnīcas būvniecības vienkārši, protams, arī tas līdzekļi bija tik, cik viņi bija, nepietiekamā daudzumā, varētu teikt, lai visu realizētu pilnā apmērā to ieceri. Un palika šis viesnīcas priekšlaukums, kur mēs šobrīd stāvam, vienkārši grantēts laukums. Būtībā arī uzlīst lietus, tad ir dubļi, un saprotams, ka visiem ir netīrs kājas, un, protams, nekas glīts tas nav. Un, protams, kad mēs sapratām, ka vajadzētu kaut ko darīt ar to laukumu, ja? Un tad tā paspīdēja šī iespēja ar līderu projektu, un mums tā doma bija, un tā visi apstākļu labvēlīgas sakritības rezultāti jūs šeit redzat, ja? Ka mums izdevās nobriģēt, sakārtot šo laukumu. Tas ir pavisam pieņemamā skatā šobrīd. Es varu tikai iedrošināt, lai ja ir, teiksim, tiešām tās idejas tādas, kas atbilst attiecīgai programmai, un noteikti, ka to vajag izmantot. Un ja mums pašiem būs kāda tāda ideja un iecer un iespējas caur šo programmu to iecer realizēt, mēs noteikti arī to vēl darīsim. Jūs šobrīd esat nokļuvuši Rudolfa Blaumaņa memoriālajā muzejā Braki. Un tā ir kā piemiņas vieta rakstniekam Rudolfam Blaumanim. Un Brakus veido 8 koka ēkas, kas ir atjaunotas ļoti līdzīgi, kā bija tad, kad rakstnieks dzīvoja. Un Rudolfa Blaumaņa laiks ir 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākums. Un kādas ēkas Brakos ir redzamas? Galvenā ir dzīvojamā māja ar namiņu, kāda ir bijusi arī vēsturiski. Brakos ir bijušas 3 kūtis, lielā govju kūts, zirgu stālis un sīklopu kūtiņa. Un tad ir bijušas 2 klētis, labības klēts un drēbju klēts. Un tāda vislielākā ēka Brakos ir Rija, kurā ir gan lini apstrādāti, labība kulta un maltuve bija. Un pati mazākā ēka, kuru nevar redzēt šajā aplītī, tā ir pirtiņa, kur atrodas nostāk no pārējām ēkām. Un Braku muzejs ir kā piemiņas vieta Rudolfam Blaumanim, kurā var aplūkot arī lietas, kas ir Blaumanim bijušas mīļas, un apstaigājot koka ēkas, var iepazīties ar senajiem darbarīkiem, lietām, ko mūsu senči ir izmantojuši, arī izstādes aplūkot un vienkārši papriecāties par Braku sētu un arī izstaigāt takas. 2014. gadā Braku dzīvojamai mājai tika nomainīts niedru jumts. Un niedru jumts ir veidots līdzīgi, kāds bija pirms tam Braku mājai, kaut Blaumaņa dzīves laikā bija salmu jumts, vēlāk arī bijusi no lubu jumti no koka plāksnītēm, bet niedru jumti ir ļoti līdzīgi salmu jumtiem, tos var arī ilgāk saglabāt, un tāpēc šie atjaunotie niedru jumti pamazām iegūst šo pelēko krāsu un rada tādu senuma sajūtu, līdzīgi kā bija tad, kad rakstnieks Rudolfs Blaumanis dzīvoja. Un jumta nomaiņa bija nepieciešama arī tāpēc, lai iepriekšējais vecais jumts, kas bija nolietojies, lai nesāktu pilēt, lai nebojātu muzeja priekšmetus un arī pašu māju. Un šobrīd mēs esam drošībā, gan pasargāti no bojājumiem, gan arī muzeja priekšmetiem drošībā ir. Šajā pļaviņā ir ierīkots aktīvās atpūtas un munduruma laukums Brakos. Un kā jūs redzat, ir laukuma aizdzīvnieki, ir gotiņa, cūciņa un dzirdziņš no koka izveidots, un dažādas aktivitātes bērniem, kur viņi kāpelējot pa šīm koka dažādiem elementiem, var izskriet un izbaudīt Brakus. Un rotaļlaukums ir veidots tā, lai būtu ļoti maziem bērniņiem interesanti. Tur viņiem arī slīdkalniņš, viņi var kāpelēt un šūpoties, un arī tādiem lielākiem bērniem, un arī pieaugušajiem ir interesanti izkāpelēt pa šīm tādiem koka dažādiem elementiem un tā izvingrināties un iešūpoties.
šis ir līderu projekts, ko īstenoja 2013. gadā. Otrs projekts Brakos ir zedeņu žoga atjaunošana, un projekts tika veikts 2011. gadā, un Brakos izveidoja zedeņu žogu, kāda ir raksturīga Vidzemes lauku sētai. Un tad, kad Brakos pirms 56 gadiem tapa muzejs, un laika gaitā vajadzēja arī tās ēkas ierobežot un arī norobežot muzeju, tad, kad šis vecais žogs bija nolietojies, tad bija nepieciešams jauns. Un Brakos tika izveidots visām ēkām apkārt žogs, kas muzeja it kā arī ierobežo un arī pasargā no meža zvēriem. Tas ir arī muzeja drošībai. Zedeņu žogam ir raksturīgi tas, ka tas tiek veidots no egļu zariem, un egļu zarus vajag diezgan daudz, lai izveidotu zedeņu žogu, bet tas ir raksturīgs tieši lauku sētai, un tā bija arī, īstenojot šo projektu, varbūt arī lielākā problēma, jo savākt tik daudz egļu zaru, tas nebija nemaz tik vienkārši. Žogs balstās uz tādiem stabiliem mietiem, kas ir impregnēti, un tātad viņi notur žogu, un cik ilgi arī, cik stabili ir šie mieti, arī tas žoga mūžs, vajadzētu kādus 20 gadus mums šim žogam kalpot. Labdien! Mēs atrodamies Ērgļu novadā apdzīvota vieta Katrīna. Šeit lūk man autoserviss, DSC auto. Nodarbojos ar auto labošanu, ar riteņu ģeometrijas regulēšanu, ritošās daļas remontu, dzinēju remontu, motorsikstu maiņu, ātrumkārbas remontu, riepu remontu. Visās dažādas lietas, gan metināšana, izpūtēja labošana un viss, kas autoservisā ir darāms, to arī autoservis sniedz klientiem. Tātad šitien ir lielais pacēlājs, uz kura pārsvarā notiek savirzes regulēšana. Viņam ir 4 statņu, lai var pacelt arī, 5 tonnas svaru, autobusiņu, busiņu. Un šeit priekšā ir pati galvenā iekārta, kas ir savirzes regulējamais kompjūters. Tagad viņš mums ir bišķīt iesnaudies, un te viņš visu jau rāda, kā notiek, mašīnas. Tur var, uzspiežot, var izvēlēties, kādu, mēs mašīnas marku gribam, vai tur mums ir Mercedes, vai Audi, vai BMW. Līdz ar to mēs izvēlamies mašīnas marku un tiek ievadīti dati un tiek regulēta savirze. Šeit ir viss aparāts, šeit pa šito mazo lūciņu nāk ārā printerim izdruka, kur iekšā mums ir printeris, tur mums ir sistēma bloks. Un aparāts ir atvieglots jau, tā, ka nav vairs mašīnai ar saikni ar vadiem, ka savirzi regulē. Viss ir jau moderni uz Bluetooth viņiem, viss notiek pa gaisu, bez vadiem. Un tas, ļoti viegli atvieglinās, staigāt ap iekārtu, ka tev nav vadi pa zemēm, krustām šķērsām savilkti. Un tādā ziņā ļoti priecīgs esmu, ka man ir tāda iekārta un viegli strādāt ir. Lai regulētu automašīnām savirzi, tas ir diezgan tāds smalks process, kur nevar tā vienkārši paņemt, pieiet un saskrūvēt kaut ko. Tur jābūt arī zināšanām attiecībā ar iekārtu, jo ir 6 gadi pieredze citā servisā līdzīgu iekārtu, kas strādājas. Tādēļ man ir ļoti viegli strādāt šito iekārtu, jo apmēram viss tas pats ir tā kā tai iekārtai, tikai vienkārši vecā iekārta, kuras strādāja, bija vadiem, šitā ir pa Bluetooth. Ar projekta iespējām tika arī iegādāti instrumenti ratiņi, kas, atvieglo strādāt atslēdzniekiem, kā arī man, ar auto remontu. Tur ir nokomplektēti ar dažādām atslēgām. Šeit ir muciņu komplekti, 3 veidu, ir mazais, vidējais, lielais. Nākošā atvilknītē mums ir atslēgas, kas vienā galā tirkšķa slēga, otrā galā žūkļa slēga. Tur ir skrūvgriežu komplektiņš, tur ir gan krustiņi, gan parastie skrūvgrieznīši. Trešajā atvilknē mums ir atslēgas, kas ir paredzētas riteņu ģeometrijas regulēšanā visur, kur. Viņas pēcaslēgas ir, viņas ir izliektas un viegli visur, kur ir tik klāti, gan pie dzinēja remonta. Praktiski visur, kur var izmantot. Šeit ir pēcaslēgas, saucamie torkas atslēgas, ar ko, var jaukt virsbūves detaļas ārā, durvju apšūmu, skrūvītes paneļiem un visur, kur tādām lietām. Tātad ar līderu atbalstu tikko arī pie riepu
montējumās iekārtas, kas ir jau automātiskā iekārta, kas ir atvieglo arī to, ka nav mehāniski jāliek riepa apakšā, bet, teiksim, mums ir tāda procedūra, kā mēs, teiksim, nospiežam šito pedālīti, jo mums statne nonāk uz leju, teiksim, parastajām iekārtām ir tā, ka šitā daļa nekustās, un līdz ar to ir grūti, teiksim, lielākas mašīnas riepu, ir grūti palikt apakšā, nevar, teiksim, pie montēšanas, tu nevari viņu, teiksim, tik viegli palikt. Šajā gadījumā tik nospiež pedālīti, mums iekārta atgāžās, uzliekam riepu, nospiežam pedālīti, iekārta atnāk apakaļ un varam, teiksim, veikt montēšanas darbus. Iekārtēji virsū jau no rūpnīcas uzstādīti plasmasas detaļas, kas nebojā diska malas, lai vieglāk, teiksim, lietot diskus jaunākām mašīnām, lai neapskrāpētu, lai nebojātu. Ir viss jau plasmasiņu riņķi un, teiksim, tas viegli, neļauj sabojāt riepu diskus. Tālāk ar to pašu projektu iespējām iegādājāmies arī balansējumu iekārtu, kas ir arī jau ļoti moderna un laba. Var noregulēt gan močiem, gan mašīnām, busiņiem, gan arī, teiksim, vieglajiem džipiem, visiem varam noregulēt un, teiksim, gan lietos diskus, gan tērauda diskus, visa veida diskus varam noregulēt, uzlikti un sabalansēt. Un viss ir, teiksim, ļoti labi varam darīt un strādāt. Es šeit esmu vienīgais, jo šitien no ērgļiem ir 10 kilometri. Daļa klienti brauc tieši no ērgļiem, jo vietējie iedzīvotāji Katrīnā ir ļoti maz palikuši, kas jau vietī arī brauc pie manis remontētās mašīnas. Bet brauc daļa no ērgļiem klienti, ir no blakus novadiem, jo atsauksmes cenšos strādāt labi, kvalitatīvi, un tādēļ arī ir ko darīt. Mēs atrodamies zemnieku saimniecībā Margrietiņas. Zemnieku saimniecība Margrietiņas nodarbojas ar dārzkopību un dārzeņu audzēšanu. Audzējam gan kartupeļus, kāpotus, burkānus, vietas. Iesākums ir zemeņu stādu audzēšanai. Otra neatņemama sastāvdaļa ir kuķu stādu un griezto ziedu audzēšana. Ņemot vērā, kad tika rakstīts līderu projekts par tehnikas iepirkumu, tika nopirkts mazais traktoriņš ar 40 zirgspēku jaudu, kas tika apkabināts ar dažādiem agregātiem, kā frontālo iekarāvēju, piekabīti, frēzi, vagotāju, miglotāju, visu, kas ir nepieciešams sākotnējai ražošanai. Ja šodien pirktu tādu pašu, bet tikai no cita pārstāvja. Pirmā, kurā tika viņš iegādāts, firma nesniedz pilnīgi nekādas garantijas, jo tu esi pilnīgi dari pats, ko gribi, ir jau uzrakstīts iesniegums par to, lai novērš defektu, bet kopš defekts ir iestājies jau kopš pagājušā gada jūnija, kurš nav novērsts. Kāda tā firma ir? Viņai pie vienas vietas, tu viņai vari zvanīt, vari sūtīt ierakstītas vēstules, un viņa nereaģē. Tas ir normāli, ka 2 gadi vēl traktoram nav ir jādara viņam šitā. Tas ir normāli. Un, lai noslēpētu traktoru, ir jāiet uz otru pusi un jādara šitā. Un, pieņemsim, lai varētu ieslēgt gaismas, ir jāpievieno pie akumulatora vēl viens vadiņš. 2 gadi traktoram nav. Ot, ko nozīmē garantija mūsdienās? Ar kartupeļu audzēšanu mēs sākām nodarboties pagājušajā gadā, tā nopietnāk. Šogad ir iestādīts salīdzinoši mūsu reģionam liels lauks. Šajā laukā ir aptuveni 2 hektāri, un otrā laukā ir kaut kādi nepilni 3. Un audzējam mēs vinetu, tā ir tas gaišāk zaļā. Tālāk var redzēt varbūt. Un šitā te ir Laura. Būtībā kartupeļi jau uz šito laiku, kā agrie jau ir rokami nost, jau ir pietiekoši lieli, jau izauguši un ir smukas saimes apakšā.
šitas lauks mums ir stādīts no 22. līdz 26. maijam. Otrā ceļa pusē mums ir sākot ar 10. jūniju un beidzām 22. beidzām, tieši pirms Jāņiem. Uz visām pusēm zīmolīši smuki. Tā ir Laura, ja? Jā. Pilns. Vēl jāaug tikai. Jā. Pilns, smuki. Raža? Kad raksim, tad redzēsim. Gan jau, ka laba. Tā nevar redzēt, ja? Ko tur var, tad, kad parauj ārā, tad var redzēt. Nu, ar kādām grūtībām, ko tev meža cūkas saka, citi zvēri? Meža cūkām ir gans gar mežu uzlikts. Gar lauka malu tur var redzēt, ir gans. Iet visā gar malu. Un tad vēl otram laukam ir jāuzliek. Pagaidām viņas neaiztiek, netraucē mums. Ja ir gans. Ja ir gans. Jo te ir tā aktīvā zona, nāk no turienes, un viņas iet uz turieni. Lai viņas aizietu man uz otru lauku, viņam jāpāriet pār šitam kartupeļu laukam un auzām, kas ir kaimiņam. Nu, auzām viņas neiet pāri, viņas paliek auzās. Kura tad tā labākā šķirne? Augustā man vislabāk patīk Belarosa. Viņa ir Vineta ir miltaināka, bet viņa vārot izjūg. Belarosa ir miltaina, bet vārot nejūg. Stingrāki, bet viņi nav domāti ziemas glabāšanai. Viņi tā lietošanai līdz decembrim būtībā. Pēc tam viņi zaudē garšas īpašības. Laura atkal ir riktīgs salātkartupels, viņš glabājas ideāli. Pat var viņas šogad mums bija palikuši pašiem ēšanai. Jūnijā vēl ēdām, asnus nedzen. Laura vienīgā, kas Laura var saglabāt kaut vai līdz augustam gar ļoti maziem asniem. Vineta. Pirmā, kas sadzen, ir asnus Belarosa, pēc tam Vineta un tad tik Laura. Un ja redzi, ka pagrabā parādās asni, tad parādās tikai pirmais Belarosai, un tad zini, ka pagrabs pa siltu. Mēs atrodamies Ēgļu sajietnamā, esam vidējās paudzes deju kolektīvs, un mēs no darba brīvajā laikā dejojam. Pateicoties pirms 2 gadiem, drusciņi vairāk, līderu projektam, kas atbalstīja mūsu tautas tērpu iegādi deju kolektīviem Ēgļos, ne tikai vidējās paudzes deju kolektīvam, arī jauniešu deju kolektīvam, jo mums jauniešu deju kolektīvs Rūdis izveidojās jauns, nebija tērpu. Un arī vidējās paudzes deju kolektīvs dejoja tērpos, kuri bija mantoti no kora. Jau no 1970. gada kožu saisti, un mēs gribējām tikt pie jauniem tērpiem. Sevišķi meitenēm, kuru tērpi izmaksā dārgāk nekā puišu tērpi. Tā teikt, puišu bikses un puišu vestes ir lētāk iegādāties nekā nokomplektēt meiteņu svārkus, vestes, jakas un skaistās cepures. Lai nokomplektētu pilnā komplektā, ir dārgi. Tāpēc, ka tas ir roku darbs, svārki meitām tiek austi uz stelēm. Jā, katrs meistars darina šos svārkus. Nu, tie ir nemaksā lēti. Tālāk arī, lai izšūtu šādu skaistu cepurīti, kāda ir vidējās paudzes meitenēm, arī tas ir roku darbs un arī tas ir dārgi, jo izšūšana pats par sevi diegi un viss pārējais. Arī jaciņas un viss kopā, tas kopā salasās. Un kāpēc mēs izvēlējāmies puišu meiteļus Vidzemes novada? Tāpēc, ka daudzās dejās ir nepieciešami tādi skaisti meiteļi, ir cepures nepieciešams, un tas arī nav lēti, to mēs paši nevaram darināt, tā sakot. Mēs izvēlējāmies ne Ēgļu novada tautas tērpu, mēs izvēlējāmies Liepas novada tautas tērpu, it kā Vidzemes, un sakomplektējām 2 vienā. Tātad svārki ir Liepas novada, vestīte
ko mēs varam dejot, dejas, kuras ir ātrākas, un jaciņu dejas, kuras ir varbūt lēnākas un svinīgākas. Un aubi meitenēm. Aubi ir Vidzemes aubi, tā nav Liepas novada aubi, tā ir Vidzemes vidienes aubi šūtā. Latvijā darinātas kurpes Rēzeknē. Man šķiet, ka visa Latvija pasūta kurpes Rēzeknē. Jā, var pagrozīt un parādīt. Tas kurpes ir ērtas, jā, kā paši dejotāji saka, ka kurpes ir tik ērtas, ka ballītais visi dejo. Pasūta otru pāri sev un visi visērtākās kurpes ballē. Tā kā varat iegādāties ādas kurpes ne tikai priekš dejošanas uz skatuves, bet arī dejošanai ballēs. Jā, ļoti ērtas. Ļoti. Ērtākās kādas bijušas? Ērtākās, jā. Bet kur tas noslēpums slēpjās? Nu, gan jau, ka liestē. Tas jau ir kurpnieka noslēpumi droši vien, bet ir ļoti ērtas. Visvairāk nolietojas man šķiet kurpes, jā, jo mēs nedejojam tikai uz skatuves, mēs braucam dejot. Arī citur, jā, mēs dejojam laukumos, kuros ir asfalts, un visvairāk nolietojas kurpes meitenēm. Arī puišiem zābaki pats par sevi.